Ko neticēsiet, bet rudens gandrīz klāt. Tas nozīmē, ka šodien sākam jau kaut ko darīt ar Ziemassvētku fotosesijām, jeb sākam plānot. Esam jau izplānojuši trīs lokācijas, vismaz 3 būs, kā jau citus gadus bija. Un ar katru gadu ar vien paliek grūtāk, bet mums ir idejas. Šogad Inga mums ir atgriezusies, tāpēc viņa mums palīdzēs uztaisīt Ziemassvētku fotostudiju. Un sākam lēnām visu vākt kopā, jau septembris klāt, tā kā laižam. Un pirmais jau, kas jau mums bija jāizdara, jūs taču zinat, kad mums ir kaut kas jāatsavēt, lai varētu arī no kaut kā sākt taisīt. Tad Kristers, Inga, Vladimirs un vēlāk arī mans brālēns Saša pievienosies mums palīgā atvest skapi no maniem bijušajiem laukiem. Diemžēl, kur vairs neviens nedzīvo, bet es atcerējos, ka ir ļoti skaists skapis un parāda Ingai piemērus, un viņa teica, ka ideāls jābrauc pakaļ. Un par laimi mums ir pazīstams Kristaps, esošais saimnieks, kam šī zeme un māja pieder. Paldies viņam par to, ka atļauj savākt mums skapi. Un tad jau mēs mēģinājām kaut kā dabūt ārā, ko Kristers skatās savus bērnības dienas grāmatas, iespējams, kad Vladimirs jau ar siksnām bija gatavs visu to dabūt ārā, un tad mēs kaut kā mēģinājām 4. to dabūt. Es jau redzēju, Ingas storijā rakstīja, ka tur pat 2 cilvēkus nevajag. Gribētu redzēt, kā 2. šo skapi kāds dabūt ārā. Nē, varbūt, ja kāds kultūrists, tad es ticu, ka tā varētu būt. Bet mums kā tādiem vienkāršiem latviešu čaļiem gāja diezgan grūti, bet kaut kā jau dabūjām. Par laimi mums vēl pēc tam palīgā nāks čaļi. Bet paldies Vladimiram, Kristeram un Aleksandram par to, ka palīdzēja mums dabūt to skapi ārā no šīs mājas, kas, diemžēl, sen atpakaļ bija arī mani lauki. Nē, es jau tik reisnis, kā tu domā. Pagaidi, ko izdaram? Paga. Nav jau tik. Un vēlreiz. Malači puikas. Es jums nekā. Bērni skatās. Vai es te aizmalēciet cigareti? Tāpatās gribi jāķēt? Nē, tas man līda. Ļoti interesanti būs skatīties, kā mēs kapis stiepļam. Jā. Visās vairāk. Džek, Daniels. A tu to vēl leduskapī ieliec iekšā? Nu, jau ir pagājis kāds laiks, un beidzot jāsāk taču kaut kas ar tiem Ziemassvētkiem darīt, vai ne? Un Inga šodien solījās nākt uz studiju, taisīt mums skapi, vēl šo to tur izmērīt, kas mums ir jāizdara. Un kopš skapja vešanas ir pagājis jau tāds bišķiņ labs laiciņš, šis tas ir izdarīts. Protams, nedaudz bardaks uztaisīts arī jau studijā, tā kā šī gada vlogs nesāksies ar skaistu tīru studiju, bet bišķiņ ar bardaku, jo mēs jau tur daudz ko esam sanesuši un saveduši, un tāpēc laidīsim uz studiju un skatīsimies, ko Inga dara. Un mēģināsim kaut ko uzfilmēt, lai jūs redzat, kāds arī process šogad ir tajā fotostudijas tapšanā. Apkopēju pasūtījāt. Tad teikt ātri un lēti. Savādāk tu nedabūsi klientus. Nevis apkopēju. Tas ir citā tērpā, tev tad jāsaģēr visi. Kā beidzot tieklēgi. Bet vēl mums ir viena lieta jāizdara, ko katru gadu mēģinam noslēpt tos nesmuko paklāju, kas ir vienā no studijas telpām Baltajā. Tāpēc šodien, pavisam citā dienā, izdomājam, ka jāizbrauc pakaļ dēļiem, kuru mēs dabējām skaistus smukus dēļus, un mēģināsim uztaisīt grīdu no tiem, tad jau redzēs, kā mums ies. Labrīt! Labrīt! Man rokas netīšas.
Let's go. Ka vajadzēja darba dreps. Kā tev krāsojas? Meditācija. Projektu taisi? Jā, jāieliek jauns loks. Nē, kaut ko smukāku nedaudz. Netic Ingas mērījumiem, pašam jāpārmēra. Es jau pats arī mērīju pirms tam. Kā jau parasti tas pirmais vlogs tāds vairāk gatavošanās, vešana, kaut kāda kārtošana. Jūs taču zināt, ka visinteresantākais jau būs pēdējā vlogā. Cik šogad viņi būs, man ir grūti paredzēt, bet jūs droši ierakstiet laiku, ierakstiet komentāru, nospiežiet laiku. Un komentārā varat uzrakstīt, kā jūs domājat, kāda mums šogad fotostūri būs. Jūs jau bišķi tā kā redzat, kas te notiek, bet tas ir tikai pats sākums un minimums. Bet noteikti sekojam līdzi un, kā jau parasti, laikojam, šērojam un redzēsim, kas tad mums tur izdosies. Bet pagaidām līdz nākošajam vlogam. Kāda skaista dēļ. Pasmaidi, lai redz tevi ar kāds kādreiz. Tu domās, ka esi aizgājis prom no mums.